are very... Tātad Patricija Makena no Īrijas, viņa ir Eiropas Savienības demokrātiskās organizācijas prezidente, un tad sākumā daži vārdi par organizāciju, kas rīko šo konferenci. Okay. Now, I will say very little, but the EUD is a pan-European organisation. We're focusing on European democracy, and our session this afternoon is very much focused on the current crisis within the European Union, which is the euro. Tātad Eiropas Savienības demokrāti ir pan-Eiropas organizācija, visa Eiropas, un kas ļoti lielā mērā fokusē savu uzmanību tieši uz to, kā notiek demokrātija, Eiropā demokrātiskie procesi, kā attīstās, un šī brīdī arī kā attīstās krīze Eiropā, tā skaitā pirmām kārtām ar eiro valūtu saistībā. And we have member parties here from countries that are in the euro, like Ireland and others, Portugal, countries that are, then we have countries that are not in the euro, like Denmark and Sweden. So the issue itself, yes, and Latvia, of course, very important because this is a big issue for you. And from Ireland, like every other country that's in the euro, this is a crucial debate for those inside and outside. For those inside, we're facing major problems which ordinary people throughout Europe are paying the price for. And for countries outside, it's very important because any decision about membership has far-reaching consequences. And I will finish on that. Pārstāvēts dalību valstis, gan tās, kuras ir pārstāvētas, ir ieviesušas eiro, ir eirozonā, kā Īrija, vai, teiksim, Portugāla, un te pašā laikā valstis, protams, arī kuras nav, kā Dānija, un tā skaitā arī Latvija. Un tad gan šīs debats par to, kā tālāk attīstās eirozona, un arī tas praktiski, kā viņi attīstīsies, ļoti svarīgs gan valstīm, kuras ir iekšā, tāpēc, ka tas ir jautājums, kādu cenu viņi dabūs maksāt, gan arī tieši tā pašiem iemeslu dēļ arī tām valstīm, kuras nav iekšā eirozonā, jo tad arī jautājums, teiksim, vienkārši, ja mēs iestāsimies, tad kāds būs seks. Un tad mēs šodien esam arī sapulcējušies, lai izmantojot mūsu ārzemju eksperti arī atbalstu un vairāk uzzināt par to procesiem, kas notiek, un arī par iespējamām sekām. A little bit added from myself that we gathered to learn more about what's going on. Yes. And I'd just like to thank the people who will present here today. It's very important, and for many of us we envy countries like Latvia who still have control of their own economy, and we think this is a very important issue that needs to be debated right across the political spectrum of Europe. As I said, it's crucial for the future of each economy within the European Union. And many people inside the euro now envy those who either, when they had the possibility, like in Denmark or Sweden, decided in their wisdom not to join, and those that are being pressurized currently to join. For example, in Latvia, we also know that your neighboring country, Estonia, was more or less pressurized to join at a time of crisis. And many of us feel this was, Estonia was used as a kind of propaganda stunt to give credibility to the euro, as opposed to looking at the consequences for Estonia itself, which has not very long had its own currency and its own economic independence. Thank you for that. Patricija pateicās par visiem, kas ieradušies, arī atraduši laiku, un tātad runa ir par to, ka tās valstis, kas ir ieviesušas eiro, faktiski kuras tiek spiestas tajā eirozonā iestāties, kā, teiksim, Igaunija faktiski tika piespiest burtiski propagandas nolūkos tur iestāties, tad, lai nostiprinātu, teiksim, eirozonas reputāciju, tad faktiski visas tās valstis var apskaust un apskauž Dāņus un Zviedrus, kuriem bija tiesības lemt par šo jautājumu demokrātiski lemt referendumā. Un, mēs, protams, Latvijā, tālāk es jau no sevis to saku, arī tomēr, maigi izskoties, varam cerēt uz to, ka, ja sabiedrība vēlēsies, tad ir cerības panākt, ka šis process būs, ja mums vajadzētu būt demokrātiskam. Tas nozīmē, ka, teiksim, līdzīgi kā Dāņi un Zviedri, faktiski mēs varētu gribēt
es domāju, ka arī liela sabiedrības grib faktiski šo jautājumu lemt referendumā, vai mēs vēlamies, teiksim, atdot savu nacionālo valūtu, un galvā, ja mēs kurā gadījumā speram šo soli, tad ir jāzina arī sekas, un lai, nu, teiksim, parādīts sabiedrības sāk informēt vairāk par tām sekām, kāds ir paredzams. Mēs ar EUD tad atbalstu izdevām šo te grāmatu Eirozona Latvijas izvēle jautājumu zīmi, un tās saturs ir pieejams arī internetā jau 2 dienas, mājaslapā par Eiro, par Latviju. Tātad, un šodien mums tātad, pēc kāda neliela brīža uzstāsies arī gan Zviedrijas, gan Dānijas pārstāvji, kur pastāstīs par situāciju savās valstīs un par tām referendumu kampaņām, kas tur notika, teiksim, kāda bija Briseles, teiksim, argumenti par, teiksim, eiro ieviešanu, kādā veidā cilvēki tika baidīti. Līdzīgi, kā tas notika Latvijā un notiks Latvijā, un jau ir sācis notikt faktiski, ja? Jo mēs jau redzam pirmos, teiksim, paziņojums, kad Lats var sabrukt 2 dienu laikā, ko Sandra Kalniete izplatīja samērā nesen, ja? Un principā droši vien, ja te būtu izdarījis jau Ventspils augstskolas tas mācības spēks, kas bija arestēts par baumu izplatīšanu par Latvijas finanšu sistēmas stabilitāti, ja viņš būtu pateicis, ka Lats var sabrukt 2 dienu laikā, es domāju, ka viņš jau sēdētu cietumā, bet Sandra Kalniete cietumā nesēž, viņiem deputāta imunitāte, viņi var runāt, ko viņi grib, ja? Nu, šajā gadījumā arī pilnīgs muļķības, ja? Un līdz ar to tā vienkārši parasti, teiksim, baidīšana un cilvēku mānīšana, jo faktiski pašlaik ir pilnīgi skaidrs, ka ieteiksim izdarīt to, ko piedāvā, tā skaitā arī Lembergs. Tas nozīmē, ka ja Latu atbrīvot no piesaistes eiro, tad Latu kurs pret eiro paaugstinātos. Un tie cilvēki savukārt, kuriem ir kredīti eiro, viņi pat viņiem atdot būtu vieglāk, ja viņi saņem algu Latos. Un pašlaik pat var redzēt arī maiņas punktos, kad eiro tiek pārdots, ne tikai pirkts, bet arī pārdots zem Latvijas bankas oficiālā kursa, jau tagad Rīgas maiņas punktos, bet vienkārši ir zinām ierobežojumi, kur dēļ tas kurs nav nosakāms tik brīvi, teiksim, kā tas noteiktos, ja mēs būtu atsevišķi savu valodu no šīs tik gremdējošās saites ar eiro. Jo pēc tam ir vēl viena nianses, ka pašlaik, piemēram, Lats, ko mēs paši šeit it kā nejūtam, Lats līdzīgi eiro, Latu kurs pret to zemi valūtām, kurās kurs eiro nav ieviesoši un kuriem ir stabils spēcīgs valodas, Latu kurs pazeminās. Ja? Un pašlaik Rīga ir palikusi ļoti lēta priekš skandināvu turistiem. Ja? Viņi brauc šeit tieši tāpēc, ka maiņas kurs ir ārkārtīgi izdevīgs. Kad, teiksim, tas nozīmē, ka Zviedru kronas kurs, Dāņu kronas kurs pret Latviju ir krietni pieaudzis, ņemot vērā to, ka mēs esam piesējuši šo valodu pa eiro, un līdz ar to mēs ejam mazliet, teiksim, mūsu pirktspēju. Ja mēs brauktu uz Skandināviju, būtu krietni zemāk, vai ja mēs brauktu uz Šveici, nekā, teiksim, ja mūsu valoda būtu brīva no šīs piesaistes eiro. Ja? Un pašreizā brīdī pret Šveici, pret Skandināvijas zemi, teiksim, valūtām mūsu valodas kurs ir, maiņas kurs ir pazeminājies. It was a short introduction on what's going on and what is in the book and on the website. And I would like to then maybe to use a chance to ask Lars or Love, we can decide who speaks first about Scandinavian experience. Maybe you? Yeah, I can do that. Lars is behind there. Yeah, I just take, because I also had a few extra of these. I will introduce you in few words. Lava bija šeit jau bija Lava Bruks, viņš ir politikas zinātnes maģistrs, arī viens no līdzautoriem šeit ir grāmatā. Un viņš ir Latvijā bijis arī 2003. gada referenduma kampaņas laikā. Mēs kopā uzstājāmies arī vietējos jau radiostacijās, toreiz brīdinājām par to, kas mūs sagaida pēc iestāšanās, un jāatzīmē, ka visi tie brīdinājumi atšķirībām ar solījumiem, pieņemsim no solījumiem, kas tiek izteikts toreiz, ka cenas nepieaugs, kaut arī cenas dubultojās. Savukārt visi mūsu brīdinājumi šodien jau ir kļuvuši par realitāti. Tiek Loris Jors. Yes, thank you so much. So great to be here in Latvia and nice to see so many people here. Prieks šeit būt un redzēt tik daudz cilvēku šeit. Yes, I'm going to speak about the euro problems and alternatives. Norman, you had to tell me if I speak too much. And then so you can translate. Yeah, please. The euro, first of all, the euro is built on a bad foundation. When you build a house, you have to look at the ground you're building the house on. And when we were talking about joining the euro, people were saying it's just in a coin with the queen on or the euro sign. It doesn't really matter. It's when you get the euro, you don't need to change money and you can compare prices. But the thing is, the euro is much more than just this. Faktiski sākumā, kad Dānijā diskutēja par to, vai pievienoties eiro vai ne, cilvēki sākumā
diskusija risinās tādā veidā, ka domāju, ka iespējams, ka tas galvā nav liela atšķirība, vai uz monētas ir karaliene, vai, teiksim, tur ir kaut kas cits, un tad nebūs jāmaina nauda, un jūs varēsiet salīdzināt cenas, bet īstenībā, teiksim, problēma ir tur, kad eiro kā tāds ir būvēts uz sliktiem pamatiem. Jo, ja jūs būvējat ēku, galvā pirmā lieta ir jābūt spēcīgiem pamatiem, un eiro gadījumā tas tā nav. Yes, you have to look at how is it with the democracy, how is it economically, and how is it with the social aspects of the euro. And on all these areas, the euro is a very bad foundation. Un šis pamats priekš eiro šajās trīs jomās, kas ir redzams uz ekrāna, gan attiecībā saistībā ar demokrātiju, gan ar sociālo aspektu, gan ar ekonomisko situāciju, visur tas ir, šie pamati ir slikti. And when you take the democracy, there is no euro country which had a referendum about the euro. No one of them. So no population in the euro countries have ever said we want the euro. There are only two countries who had a referendum about the euro, and that is Denmark and Sweden. And we voted no. Ja mēs runājam par demokrātiju, tad nav nevienas eiro valsts, kur ir ieviesusi eiro un kur iedzīvotājiem būtu bijusi iespēja izteikties, vai viņi grib šo valodu, vai viņi negrib. Ir tikai divas valstis, kurās ir bijuši referendumi, tās ir Dānija un Zviedrija, un visās šajās valstīs, abās divās, kurās notika referendumi, iedzīvotāji pateica, ka viņi negrib, un nobalso vai nē. Yes, when you look at the economy thing, the countries' economies are very different. And already from the beginning it was clear that it was difficult to build one common currency without having a fiscal policy. Ja mēs paskatāmies uz ekonomisko situāciju eiro valodas dalību valstīs, tad mēs redzam, ka šī situācija ir ļoti dažāda, un jau no paša sākuma bija skaidrs, ka nebūs iespējams ilgstoši uzturēt vienotu valodu bez vienotas fiskālās politikas. Yeah, and that, fiscal policy, it also means you will have common taxes, a common government, and it will turn more into like a state building. Un ir skaidrs, ka fiskālā politika nozīmē, ka jābūt tādā gadījumā kopējiem nodokļiem, faktiski vai kopējiem valdībai, un tas viss pārvērš par tādu federāls, teiksim, valsts veidošanu, ja? Yeah. Then it's also, if you look at the economic, or it's also the social area, that the monetary union of EU has a very narrow focus, and they are focusing on price stability. And that is the only goal for the European Central Bank. That is price stability. If you compare with the American Central Bank, they actually have three goals. They look at price stability, employment, and growth. So in America, they actually have a more social approach, that they are thinking about employment. But in EU, they only focus on price stability. Mēs paskatāmies uz tiem uzdevumiem, kas ir izvirzīti Eiropas centrālajai bankai, mēs redzam, ka te ir tikai vienīgs uzdevums, tātad sekot cenu stabilitātei. Un ja mēs savukārt salīdzinām šo situāciju ar tiem trīs uzdevumiem, kas ir izvirzīti Amerikas centrālajai bankai, tad Federālajai rezerves sistēmai, tad mēs redzam, ka viņiem ir trīs uzdevumi, gan šī cenu stabilitāte, gan tātad nodarbinātība valstī, gan arī ekonomiskā izaugsme. Tātad faktiski mēs redzam, ka Amerikas sistēma ir pat vairāk sociāli orientēta nekā tā, ko mēs sastopam Eiropā. And of course, I didn't mention poverty, but of course that is not a goal to fight poverty either for the European Union. Es nepieminēju līdz šim nabadzību, bet katrā ziņā nav arī tāda mērķa Eiropas centrālajai bankai cīnīties ar nabadzību Eiropas valstīs. So it's very different from the Scandinavian welfare model. Tas ir ļoti atšķirīgs no Skandināvijas labklājības modeļa. Then the current road to save the euro, actually, in my view, is risking to create economic chaos. Pašreizējais veids, kādā tiek glābts eiro, faktiski rada ļoti lielu risku, ka radīsies ekonomiskais haoss. And it can also end up turning Europeans against each other. Un tas var nonākt arī pie tā, ka Eiropieši tiek būtiski sarīdīti savā starpā. They call the EU a peace project, but what's going on now is that people are making pictures of how are the Germans and how are the Greek, and people are even making, in demonstrations, burning German flags or things like that. So what we see is actually the beginning of this, where people are getting angry at other populations. Jo, kaut arī publiski, teiksim, Eiropas Savienība sauc par mieru projektu, kas nodrošina mieru kontinentā, mēs redzam, ka sāk zīmēt dažādas zīmējumus par to, kāda ir Grieķi un kāda ir, teiksim, vācieši, un notiek demonstrācijas, kurās tiek dedzināts Vācijas karogs, un tas viss ir tikai pats sākums. We can change we already changed. Yeah, so a little bit about Denmark and Sweden, because as I said, we are the only countries which voted against about the euro, and we voted no. Tad par Dāniju un Zviedriju, jau, kā jūs teicat, nedēļ vienīgās valstis, kas balsoja šajā sakarā, vai mēs vēlamies vai nevēlamies ieviest eiro, un nobalsojām, ka nevēlamies.
Yeah, and it was not like it was a decision made up when we were drunk or when we didn't think about it. It was after a long, intensive debate. Un tas nebija lēmums, kas tika pieņemts kādā, teiksim, dzērumā vai, teiksim, par to īpaši nedomājot, bet tas ir lēmums, kas tika pieņemts pēc ilgstošām un ļoti pamatīgām debatēm, pēc diskusijas. And the turnouts in the referendums were really high. More than, in Denmark it was almost 90% of the population which voted. Un arī vēlētāju aktivitāte šajos referendumos bija ļoti augsta. Dānijā tie bija gandrīz 80%. More than 90, almost 90. It was more than 80, but almost 90. Bija gandrīz 90% aktivitāte. Tātad vēlētāju aktivitāte balsojot šajos referendumos Skandinavijas valstīs, tā skaitā Dānijā pie 90%. And during this debate, it was a lot of money on the yes side, but not as much on the no side. Un visu šo diskusiju laikā, protams, daudz vairāk naudas bija tiem, kur aģitēja par pievienošanos Eirozonai, nekā tiem, kas aģitēja pret. And the yes side, when they were feeling they couldn't get people to support the euro, they started to threaten the population. Tad, kad tie, kas bija par iestāšanos Eirozonā, redzēja, ka viņi nevar pārliecināt cilvēkus pievienoties Eirozonai, viņi sāka cilvēku baidīt. So things like saying if we vote no to the euro, we will lose welfare every year 20 billions, we will lose 35,000 jobs, it will be more expensive to take loans, the rent for people living in flats will go up, 100 billion, the Danish stock markets will fall. It was like the prophecies of the doomsday. Tad sekoja tāda pilnīgi pastāvdienas pareģojumi, teiksim, no dažādiem optimistiskiem ekspertiem, kad mēs zaudēsim, tad Dānija zaudēs katru gadu labklājību apmēram par 20 miljārdiem, zaudēs 35,000 darba vietu, kredīti paliks dārgāki, dzīvokļu īres paaugstināsies, ja jūs nebalsosiet pret eiro, un Dānijas akciju viržu cenas kritīs par 100 miljārdiem, būs milzīgi zaudējumi un tā tālāk. Tas viss tika lietots kā arguments, ka jums jābalso par eiro, tajā referendumā. Yeah, and they told that we would be isolated in Europe and people would not invest in Denmark or trade with us. Tad tika paziņots, ka Dānija nonāks izolācijā un neviens ar Dāniju negribēs tirgoties un kādas investīcijas Dānijā nenotiks, ja nepievienosies Eirozonai. And so the debate was really, really intense. You can imagine that the sides were fighting very hard here. But the thing is that people voted no anyway after all this debate and after all these threats. Then people were listening to our arguments about welfare, democracy, and also that we didn't want EU to become a state building. Un tad faktiski, teiksim, pat pēc visiem šiem draudiem cilvēki nebalsoja, ka viņi nevēlas eiro. Tas notiek arī, uzklausot argumentus, Eiropa pretinieku argumentus par to, ka te ir runa gan par demokrātiju, gan par to, vai, teiksim, Dānija saglabās savu neatkarību, teiksim, vai arī tiks veidot federāla Eiropas valsts. Un tad te jānovērtē tas, ka vēlētāji nenobijās no šiem te visiem manipulācijām, kas tika veikts. But it was actually not the only victory we have that we actually win against this massive yes campaign. The next victory was actually that all these threats, no one of them came true. Un uzvar bija ne tikai tas, ka Eiropa pretinieku uzvarēja šo referendumu, bet nākošā uzvara bija tas, ka neviens no šiem draudiem nepiepildījās. Tad visi šie te minētie briesmu stāsti, tas viss, nekas no tā dzīvē nav realizējies, pilnībā neviens no viņiem. Already the day after the no, we could see the Danish currency getting stronger, the stocks going up. And there came big investments to Denmark, big medical firms invested in Denmark and so on. So it was actually the total opposite thing happening. Un tas, kas notika patiesībā, bija pilnīgi pretējais, kad akciju cenas biržā pieaug, valūtas kurss paaugstinājās, tad valūtas vērtība paaugstinājās Dāņu kronas, un Dānijā tika veikts lielas investīcijas pēc šāda lēmuma pieņemšanas. And now 10 years after we can actually see even more differences. We have now even a negative interest rate on some of the bonds, if you understand what that means. Redzam vēl dažas atšķirības, piemēram, tā skaitā, piemēram, tas pēc 10 gadiem mēs redzam, ka Dānijas ārējā parāda obligācijas, faktiski viņam maksā negatīvs procents, teiksim, salīdzinot, pieņemsim ar Grieķiju, kur maksā 7% gadā, tad Dānijā šis procents ir ar mīnus faktiski, ja? Yeah.
So Danish house owners now, when the loans will be changed at the year here, then at the end of the year, then they will get interest rates like 0.5% or something like that. Un man īpašnieks zina, ka tad, kad tiks mainīts šī hipotekāra kredīts. It's the, if you have, yeah, it's, I don't know what it's called, the house loans. Loan to buy House. Yeah, some of Interest on them. the loan, isn't it? The interest on those loans, they are down to, actually down to 0.36% and stuff like that. Un tur, teiksim, kredīts, ja par mājas pirkšanu, teiksim, šī likme ir mainās, un tā noteikti ir noteikti katru gadu, un pašlaik šī likme, teiksim, ir gada likme 0,36%, teiksim, par to, ja ir nekustamā īpašuma kredīts hipotekārais, tātad, ja, kāds ir nopircis māju, tad viņš maksā kredīts procents 0,36 gadā. And one of the arguments from the yes side was we should join the euro to get a lower interest rate. But actually we got a lower interest rate by not joining the euro. Un tāpat kā Latvijā, viens no argumentiem bija, ka mums jāpievienojas eiro, lai mēs dabūtu mazāks procents, bet kā mēs redzējām praksē, tas notika tā, ka tieši nepievienoties eiro, mēs Dānija dabūja daudz mazāks šos kredītu procentu nekā būtu dabūjis pievienoties. And the situation is that for the euro countries it actually went worse. Un situācija Eirozonas valstīs ir pasliktinājusies, kā mēs to regulāri dzirdam. All the EU countries are at the moment cutting down. Visas Eiropas Savienības valstis šajā laikā samazina izdevumus. And they are doing it at the same time. Un vienlaicīgi pēc tam vēl. Only 3 EU countries are fulfilling the fiscal treaty's demands. Un tikai 3 Eirozonas valstis atbilst fiskālajos līgumos noteiktajām prasībām, kritērijiem. And that is Sweden, Finland and Luxembourg. Tā ir Zviedrija, Somija un Luksemburga. Yeah, and Sweden is not in the euro. Tas ir 3 Eiropas Savienības valsts atbilst tam, un pie tam Somija, Zviedrija no šīm valstīm nosauktajām nav maz Eirozonā. And I don't know if you know about the fiscal treaty, but one of the demands is that countries are not allowed to have more than 60% debt of GDP. Viena no prasībām Maastrichts kritērijos, ja? Yeah, but they are a little bit tightened actually. So they are even stronger than Maastricht in some areas. Fiskālais līgums pēc tam, jā, kurš ir vēl stingrāks prasības par Maastrichts šiem kritērijiem, un tātad tur ir viena no prasībām, ka parāds nedrīkst pārsniegt 60% no iekšzemes koprodukta. The fiscal treaty will enter into force the 1st of January 2013, so from New Year's Eve. Šis fiskālais līgums sasās spēkā no 1. janvāra nākamā gada. And if you can imagine that you have to have less than 60% debt, then countries like even Germany and France, they have more than 80% debt. Un pat tādām valstīm kā Francijai un Vācijai šis parāds ir, valsts parāds ir lielāks par 80%. Tad tur ir minēts 60% kritērijs. And France's debt is actually getting closer to 90% debt now. Un Francijas parāds patiesībā jau tuvojas 90%. So, but from 1st of January they will have to cut down. Un no 1. janvāra viņam atbilstoši šim līgumam būs jāsamazina. And every year they shall get 5% less debt, and that's a lot of money if you have 90% of GDP debt. Un ja jums 90% no iekšzemes koprodukta ir parāds, un katru gadu jums tas ir saskaņā šo līgumu jāsamazina par 5%, tad ir skaidrs, ka būs nepieciešami ļoti nopietni pasākumi. And if they don't do this, they can be taken to court. Un ja šis līgums netiek pildīts, tādā gadījumā šo valstu var iesūdzēt tiesā. And they can get fines. Un valsts var saņemt sodu. So this is a new thing since the Maastricht, that actually now it's a system to bring them to court and to fine them if they don't follow the rules. Jo pašlaik tā ir jauna lieta, salīdzinām Maastrichts periodu, un, teiksim, pašlaik tas pārvērš jau par tādu, teiksim, sistēmu, kad, ja netiks ievērot noteikumi, tādā gadījumā seko tiesa un valsts tiek sodīta. But the problem here is that if you take all these bigger countries, France, Germany, Spain, Italy, they are very big economies, and all of them have huge debts. And Italy, of course, more than 100% of GDP. Spain has more than 80%, and France and Germany also more than 80%. And when all these big economies are cutting down at the same time, people will spend less money, there will be less taxes, and there will be higher unemployment.
Un ir skaidrs, ka šīs milzīgās ekonomikas tādas kā Vācija, nosauktā Francija, kā arī Itālija, kurai vairāk nekā 100% šis valsts parāds attiecībā pret iekšzemes koproduktu. Šīs visas valstis vienlaicīgi sāks veikt šos izdevumu samazināšanas pasākumus, tas nozīmēs augstāku bezdarbu un virkni ekonomisku problēmu. And the citizens in these countries with biggest problems, you know that they talk about we are helping Greece. Perhaps they talk about that here in Latvia too. People are saying we are helping Greece. Un pilsoņi tajās valstīs, kurās ir šīs parādās jau šīs ekonomiskās problēmas, ko ir izraisījuši šī pasākuma taupības, tā skaitā, saka, ka mēs palīdzam Grieķijai tagad. But not many euros are actually going to the Greek people. Bet ne jau liela daļa tās naudas patiesībā nonāk līdz Grieķijas cilvēkiem. The money is going to foreign banks, which borrowed money to Greece. Faktiski tā nauda tiek aizskaitīta ārvalstu bankām, kuras savā laikā ir aizdevušas naudu Grieķijai. So the Greek people, they get higher interest rates, they get more unemployment, they get higher taxes, and they get less welfare. Tas, ko saņem Grieķijas cilvēki, ir augstāki nodokļi, augstāks bezdarbs un mazāk labklājība. And this is not going to stop now. This is going to continue for 8 more years. Tas nebūtu netaisās tagad kaut kad apstāties, tas turpināsies vismaz 8 gadus. And then they will be on the level as Italy. Un tad, ja teiksim, Grieķi turpinās tādā veidā vēl 8 gadus, viņi nonāks Itālijas līmenī. So this kind of cure, which is help to the Greek people, will be very, very tough for the Greek population. Tagad, ja šī ekonomiskā stāvokļa labošanas pasākums, tās zāles, kas ir iedots, ir ļoti smagas priekš Grieķijas iedzīvotājiem. And the thing is that this is also the cure for other countries. Un tieši tāds pašs zāles ir paredzēts arī citām valstīm. So normal people will pay and the money will go to the banks. Tātad tas ir domāts, ka normāli cilvēki maksās un bankas saņems šo naudu. And if we look at the last 3 months, from April to June, where there is now record, the Greek GDP fell 6% in 3 months. 3 mēnešu laikā no aprīļa līdz jūnijam Grieķijas iekšzemes koprodukts nokrīt par 6%. And you know, when the Greek economy is shrinking, there will be less money for taxes. Un tātad ir skaidrs, ka ja šī ekonomiskā aktivitāte ekonomika samazinās, tad gadījumā nodokļu ienākumi būs mazāk Grieķijai. So it's also like a road which is going more and more down, because then they have to force people to pay more, cut down more, to get the money to pay the bills. Lai samaksātu atkal kārtējos maksājumus, tā skaitā ārējā parāda maksājumus, tad tas nozīmē, ka Grieķijas valdībai nāksies piespiest cilvēkus maksāt vairāk, paaugstināt nodokļus, un attiecīgi tas ir ceļš, kurš faktiski vedēs vairāk uz leju. Yeah, so it's quite a bad picture for Europe at the moment. It's as I see it, it doesn't look like there is a solution. And it's not only me who is saying this, even the Red Cross has said that there is big risk of social riot in many European countries. Un tas rada ļoti nopietnas arī sociālās spriedzes riskus, un tā skatā ne tikai tas, ko mēs to sakām, vai labi, bet arī Sarkanais krusts ir paziņojis, ka ir ļoti liels sociālā nemiera risks vairākās Eiropas valstīs. So the question is, how can we change this development? What can we do? Jautājums ir, ko mēs varam darīt šādā situācijā, vai mēs šo attīstību varam mainīt. And I would say that EU's suggestion is that we shall centralize more. Tātad tas, ko mums piedāvā Eiropas Savienība, ir lielāka centralizācija. You hear the German Chancellor Merkel saying she wants a fiscal union, she wants a bank union. Mēs dzirdām, ka Vācijas kanclere Merkel saka, ka viņa vēlas fiskālo savienību, viņa vēlas banku savienību. And then there is the ESM treaty, the European Stability Mechanism treaty. Ir arī Eiropas stabilitātes mehānismu līgums. I don't know if you have heard about it. Nezinu, vai jūs par to esat daudz dzirdējuši šeit. But this treaty will mean that countries like Estonia, they will have less than 0.2% influence. Šis līgums nozīmē, ka tādām valstīm, kā piemēram Igaunija, būs mazāk nekā 0,2% ietekmes šajā mehānismā. When the European Union demands money to cover the holes for the banks. Un Eiropas Savienība pieprasīt naudu, lai finansētu bankas un attiecīgi saskaņā šo līgumu, kur Latvija pie tam ir arī parakstījusi, jau Saeima to ir apstiprinājusi.
Tātad faktiski Eiropas Savienība pieprasīt naudu tad, kad uzskata par vajadzību. And in the ESM treaty, they can actually demand any amounts. So they can come tomorrow and demand 100 billion, and the next day 1,000 billion, and then the Estonians have 0.2% when they vote about it. Un, ja teiksim, tiek pieņem šādi lēmumi, tad Igauniem ir šajā organizācijā balsas tiesības, un viņiem pieder 0,2% balsu. Bet Eiropas Savienība var atnākt un pateikt dalību valstīm, ka mēs vēlamies no jums šodien 100 miljardus, un atnākt nākošā dienā pateikt, ka tagad mums vajag 1000 miljardus. Un tas ir atbilstoši šim līgumam, ko Latvija ir piekritusi un ratificējusi. And that is why 9 of 19 Supreme Judges in Estonia now demand that there should be a referendum about the ESM treaty. Un tas ir iemesls, kāpēc Igaunijā no 19 augstākās tiesas tiesnešiem 9 tiesneši uzskata, ka par šo Eiropas stabilitātes mehānisma līgumu Igaunijā jānotiek referendumam. So the thing is that with this centralization we are losing democracy, and I think it's a very bad way to go forward. Un ar šo centralizāciju mēs zaudējam demokrātiju, un tas būtu ļoti slikts attīstības virziens. So instead of doing that, we should actually try to I've been way into that. Instead of doing that, we should try to go against this road. We should go against that there will be stereotyping of other nations. When we hear people saying, this is how the Germans are, this is how the Greek people are, some people would say, the reason Greek have a problem is that Greek people are lazy. Then we should say, no, this is actually not the reason. Tad faktiski mums būtu jāiestājas pret šādu attīstības virzienu, tajā skaitā tad, kad rodas šeit etniskie, izplatīti tiek etniskie aizspriedumi, ka vācieši ir tādi un grieķi ir tādi, un viss šīs problēmas ir tāpēc, ka Grieķijas cilvēki ir slinki, tad mums ir jāiestājas pret to un jāpaskaidro, ka tāds nav. It is the euro which is the problem. Tā ir eiro valūta, kas rada šo problēmu. And we must look for control ways for countries to leave the euro. Mums būtu jāatrod veidi, kādā vadāmā procesā valsts var izstāties no eiro zonas. And re-establish their national currencies. Un atgūt savas nacionālās valūtas. And we must work for economic help that reaches the citizens and not only the governments and banks. Un ir jāstrādā tāda palīdzības programmas, tāda veida programmas, kas grūtībās nonākušajām valstīm, kuras sasniedz pilsoņus, nevis kuras izmanto tikai valdības un bankas. And in general, we should actually also work for a better European cooperation. Un, protams, ka kopumā mums jādarbojas, lai sadarbība Eiropā būtu labāka. Yeah, a cooperation where people listen to the citizens. Tur, kur tiek uzklausīts pilsoņi un cilvēki, teiksim, vēlams, nevis šī tāda višanējā sistēma. Thanks. That's it. Yes, absolutely. If there are questions, you're very welcome. Ja ir jautājumi, lūdzu, ja? I can't locate the third EU country that refused the Maastricht demands. There was Sweden, Finland and Luxembourg. EU Eurozone. No, they are not really Eurozone. There are only two. EU members. Yeah, because the fiscal treaty, the funny thing is that it's only two countries which said no to the fiscal treaty, and that's Britain and Czechia. But Sweden and Denmark, we have joined the fiscal treaty. But we cannot be punished as the Euro countries can. They can only punish us if we don't make the law, but they cannot punish us if we don't follow the rules. But for the Euro countries, they can punish you. In Slovenia, they can give you a fine if Slovenia is not following. Tad atšķirība ir starp tām valstīm, kas ir iestājušās Eirozonā un kuras nav. Pēc šo līgumu ir tāda, ka tās, kuras ir Eirozonā, ir ieviesušas valodu, viņas var tikt sodītas, bet, teiksim, Dānija var darīt šajā gadījumā brīvāk, kā viņi paši vēlas. Basically, I saw recently some calculations how much Denmark would have been spent, would have spent if, for instance, helping Greece under current system, yeah? If Denmark had into the euro already. So I saw some. It was 300. We have already now transferred 40 billion, guarantee of 40 billion Danish kroner. That is like 10 billion. No, it's like 4 billion lat. Pašlaik Dānija piedalās Eirozonas valstu glābšanas pasākumos ar garantijām 40 miljārdu kronu vai 4 miljārdu latu apmērā. But if we were part of the euro,
we would have been forced to guarantee 336 billion more Danish kroner. So that is like 33.6 billion lat. Un, ja Dānija būtu Eirozonas dalībvalsts, tad viņi būtu spiesti pašlaik jau bijuši garantēt grūtībās nonākušiem valstīm izņēmumus, kas ir vēl par 36 ar kaut ko miljardiem latu lielāk. Tad faktiski kā 40 miljardu latu viņi būtu bijuši spiesti ieguldīt citu Eirozonas valstu glābšanai. Tā kā principā 4 ir ieguldīti miljardu latu, ja mēs pārējām latos, bet 36, vairāk nekā 36 miljardu latu Dānija ietaupījis, tāpēc, ka referendumā nobalsoja pret pievienošanos Eirozonai. And this amount is so big that we could buy 10 bridges to Sweden. Un šī atšķirība ir tik liela, ka mēs Dānijā varētu uzcelt vēl 10 tiltus pāri uz Zviedriju par šo naudu. Yeah, and you know, we have one bridge and it took us several hundred years to find out how to build that. Un tas prasīja vairākus 100 gadu, lai izdomātu, kā to tiltu uzbūvēt, un par šo, teiksim, naudu, kas ir ietaupīta nepievienoties eiro, varētu uzbūvēt vēl tāds 10. Yeah, so it's a lot of money. I don't know with the Latvian economy how 336, how big is so that? At the moment, Latvian state budget is around 5 billion lats. 5 billion Yeah. lat. Yeah, so it's many times bigger than the Latvian economy. We should guarantee. Tad jau tas, ko Dānijai būtu bijis jāizmaksā, ir vairāk kārt lielāks par Latvijas gadu budžetu. Teiksim, mūsu budžets ir apmēram, ja pareizi atceros, 5 miljardu latu, un to plus mīnus nepilni 5, ja? Attiecīgi varam pareiķināt, cik reizes, teiksim, Latvijas gadu budžetu Dānija būtu jau dabūjusi ziedot, lai glābtu, teiksim, eiro valūtas stabilitāti, ja? And if then the euro would crack, the money would be lost and people would pay it. Ordinary people like us here. Tas nozīmē, ja teiksim, eirozona sabruks, tad šī nauda tiks zaudēta un vienkāršiem cilvēkiem, kā mums šeit būs tas viss jāsamaksā. Viss šīs te garantijas. Yes. Un konkrēti šajā te grāmatā mēs I just mentioned what will be the numbers for Latviju un Estoniju. Yeah. Jo pašlaik ir jau publiski zināms, ka Igaunijas, tās garantijas, kas būs jādod Igaunijai, teiksim, ieguldījumi šajā Eirozonas stabilitātes mehānismā, ir 2 miljardi eiro no Igaunijas. Un tā kā Latvijas ekonomika ir lielāka, tad tiek prognozēts, ka mūsu ieguldījums Eirozonas stabilitātes mehānismā mums būs jāiegulda 4 miljardi eiro. Un par to pašlaik gan centrālā banka, gan vispārējie, teiksim, kas ir pilnībā klusē, jo, protams, kad šī nauda ir skaidrs, ka nerunājot jau par to, ka tā nauda būtu ļoti labi ieguldama arī Latvijā. Ja mēs vispār viņu varētu iegūt, teiksim, jā, tad otrkārt ir skaidrs, ka mēs to, lai ieguldītu šo Eirozonas stabilitātes mehānismu, mēs šo naudu aizņemsimies un maksāsim par to ārējā parāda procentu, teiksim. Procentu likmi ir viegli aprēķināt, jo pašlaik mūsu ārējais parāds ir tuvu šai minētajai summai, tad viņš vienkārši tiks dubultots. Ja mēs pievienosimies Eirozonai, un tādā gadījumā, protams, dubultosies arī procentu maksājumi. Un, kā mēs zinām, pilnīgi oficiāli, teiksim, arī Latvijas banka tika paziņots, ka pagājušā gadā Latvija samaksājas par ārējā parāda procentiem 300 miljonus latu. Nu, tad optimistiski rēķināt, pieņemot, ka procentu likmes nepieaug, teiksim, un problēmas nepalielinās, bet ir mēram tagad. Tad mēs redzam, ka vēl 300 miljonu latu gadā mums būs jāmaksā vairāk nekā miljonus latu dienā tikai ārējā parāda procentos, lai izpildītu šīs prasības. Pie tam ar nosacījumu, kad saskaņā šo līgumu neatnāks Eiropas Savienība, to saprotu nepateiks, ka vajag vēl. Bet viņi to var izdarīt. Tas ir 9. punkts šā līguma, ka var prasīt tik, cik ir vajadzīgs. Tieši tā tur ir rakstīts. Yes. Are there more questions, perhaps? No, but then I would just end with one little thing, and that is these amounts, they are so big. So actually that might be difficult for us to understand. And Patricia could probably later also say something, but in Ireland, the Irish taxpayers took over all this debt from the banks. And for us who sits here, you know, we think about how to eat and buy clothes and stuff. But suddenly there come these enormous amounts, which it's like it's not real. It's simply so big, and that is what all this is about, that the amounts are so huge that I don't think many people can actually understand what it means for societies. Un, teiksim, šīs nesodās naudas summas faktiski ir tik liels, ka lielākā daļa cilvēku, kur ikdienā domā par to, kā nopirkt apģērbu, samaksāt rēķinus, vienkārši patiesībā nevar īsti pat apiet, teiksim, cik milzīgas summas ir, par kādām ir runa, un, teiksim, bija piemērs Īrijā, kad faktiski Īrijas nodokļu maksātāji pārņēma visus banku parādus un pašlaik arī tos maksā. Ja? Un tas, kas mums tiek piedāvāts, ir tieši tas pats, kad mēs aizņemsimies, izsniegsim garantijas Eirozonai, nu, un pēc tam, ja kas, tad pašiem par viņiem maksāsim. Ja?
Vai mēs to gribam, teiksim, nu, tad par to mums tā kā varētu dot vismaz nebalsot referendumā. If we want or not want to do this, we should at least ask referendum. Absolutely. Latvia should have a referendum, yeah. Tad mums, protams, kad kolēģis piekrīt, ka Latvijā, protams, ka vajadzētu demokrātiski referendumā par to arī balsot. Okay. Thank you very much. Yeah, thanks. Maybe you know. Yep. Our next neighbor, tad mēs varam, tad Zviedrijas pieredzi uzzināt vairāk arī. Lucky for me that I didn't prepare the presentation in that one, because now I know I must change it after this presentation. Kolēģis priecājas par to, ka viņš nav sagatavojis tādu prezentāciju uz ekrāna, jo tagad pēc iepriekšējās runas viņam būtu jāmaina saturs un jāuzlabo un jāpārveido, ja? Tā kā viņam veicās šodien. So I'm going to do it the old-fashioned way, just to talk, if it's okay for you. Tā kā es to darīšu asmodīgā ceļā runāšu, tas arī jums ir okay. Yeah, actually I'm going to start with the history about Sweden and the economic history about Sweden. It was actually in the end of the 1980s. The Swedish bank sector was deregulated, and after that it occurred a sort of catastrophe. It was bank crisis. At the same time we tried to link the Swedish crown to the European currency unit ECU, and that lasted for a little bit more than 1 year. During that time the Central Bank of Sweden tried to defend the rate pegged to the ECU, with putting up the interest rate up to 500% maximum. During that time it was put private persons into big crisis, and some of them they had to left their homes because it was too high interest rates. 80. gados, kad Zviedrijas banku sistēma tika atbrīvot no dažādām regulācijām, tur notika vairāk, teiksim, banku bankrotu un arī notika mēģinājums, kas gan ilgi tikai 1 gadu piesaistīt Zviedrijas kronu pie eiro priekšteču ECU. Tas bija tāds, teiksim, arī maksāšanas līdzeklis Eiropas Savienībā. Un pēc tam Centrālā banka mēģināja noturēt apmaiņas kursu, ieguldīja ļoti lielu naudu un paaugstināja procentu likmes, kas vienā brīdī sasniedz par 500% gadā. Un šīs likme, lai noturētu attiecīgi apmaiņas kursu, tas izraisa arī privātpersonu bankrotus un dažādas problēmas, un pēc tam no šīs sistēmas atteicās. And some say that it takes maybe less than 1 year to ruin your reputation for your economy in the world market, but it takes 25 years to rebuild it. And for sure, it's true. It's now we can see that we are back on track again. Faktiski šis 1 gads diezgan stipri sagrāva Zviedrijas ekonomiskā reputācija pasaules, teiksim, tirgu, un pēc tam bija vajadzīgi faktiski 25 gadu atjaunot šo reputāciju. Tagad var teikt, ka jau Zviedrija ir atgriezusies tādā labā līmenī. And during that time, what happened? We had we had an agreement later between the Social Democratic Party and the Centre Party. The Centre Party is now in the Conservative government, but in that time it was some crisis agreement made. Tad politiskās partijas, izskatot Centru partiju un sociāldemokrātus, kas tā laikā bija valdībā, viņi tad panāca noteikti veidu politisko vienošanos par to, kā tiks tālāk šis jautājums risinās. Yeah, and the first one was the Swedish crown was floating, so that it was priced by the market every single second, and it's still. During that time, first the crown went down sharply, and also we had some kind of budget discipline about the budget must all the time have constant surplus. We can never go on minus. Un vienošanās pamata elementi jau tajā laikā bija tādi, teiksim, kas arī pašlaikā līdz lielā mērā tiek saglabāt, ka tātad pirmkārt Zviedrijas valoda netika piesaistīta ne pie kādas citas valodas, vai arī pie valodu groza, bet tās vērtība brīvi noteicis tirgus, un sākumā kronas vērtība pazeminājās pēc šā lēmuma pieņemšanas. Un otrs lēmums bija, kad valsts budžetam vienmēr jābūt ar plus zīmi, tātad nevis budžeta deficītam, bet kurā gadījumā ar pozitīvu pārpalikumu. Yeah. During 1 or 2 years you can go and spend more money than you take in, but then you have to earn it back later, some years later. Faktiski atbilstoši situācijā var arī 1 vai 2 gadus tomēr pieļaut nelielu budžeta deficītu, pēc tam tas ir jāatpelna atpakaļ ar pozitīvu budžetu.
And during that period, around in '94, we had a referendum about membership in the European Union, and that was actually a very narrow yes. Sweden voted 52% voted yes for membership in the European Union. And during that campaign also, all political parties on the yes side said that membership in a coming monetary union, that we can decide later. Un, kad 94. gadā notika iestāšanās referendums par dalību Eiropas Savienībā, kas beidzās ar to, ka ļoti šaura, teiksim, atšķirība 52% vēlētāji nobalsoja par dalību Eiropas Savienībā, 52% tātad faktiski ar 2%. Šajā kampaņā tika teikts, visas politiskās partijas teica, ka lēmumu par to, vai mēs pievienosimies eirozonai, ieviesīsim eiro, šis lēmums tiks pieņemts atsevišķi. Yeah, and later, when we became member in the European Union in 1995, the discussion about single currency and monetary union got more intense, and around 1999, the 4th of January 1999, the technical euro was a fact. That was the first day of trading of the technical euro. And I must write some figures down, because lots of people think that the floating Swedish crown is going to be very small on the market. Especially the famous Swedish foreign minister Carl Bildt, he said something, it's going to be like some small piece of paper floating out in the sea. It's going to be nothing. Un tajā laikā, kad notika diskusija par to, kas notiks ar Zviedrijas kronu, kad to palaidīs brīvā tirgu, nepiesaistot ne pie kā. Protams, bija daudz, kur uzstīja, ka šī Zviedrijas kronas vērtība būs ļoti zema. Tajā skaitā arī starptautiski slavenais Karls Bilds, Zviedrijas ārlietu ministrs, kurš uzskatīja, ka vispār tādā gadījumā Zviedrijas krona būs tās papīrītes, ko metās spēcīgs vējš. Tas bija viens no argumentiem arī šajās diskusijās. Tagad būs daži cipari par to, kas notika patiesībā. So actually, the first day when we had a trade of the euro, it was 9.55 Swedish crowns. It's now 8.2. The US dollar was 8.02, and it's today 6.58 Swedish crowns. It was on 99. It was the 1st of January 99. 99. gada 1. janvārī, kad bija pirmā diena, kad parādījās, teiksim, eiro, kurš bija tajā laikā bezskaidrā nauda, tā saucamais tehniskais eiro. Tad 1 eiro maksāja 9,54 Sviedru kronas un attiecīgi now it's 8. 1 euro was 9.54 Swedish crown, now it's 8.2. Tas ir 8,2, tad Zviedrijas kronas vērtība pret eiro ir pieaugusi un attiecīgi arī pret amerikāņu dolāru 99. gadā tas bija 8,02 un tagad 6,58. So that's the development of the weak, rubbish currency floating out in the sea. Actually, it's managing quite well on the world market. Tātad Zviedrijas kronas pasaules tirgu ļoti labi, un tas nav tas, ka, teiksim, tā būtu kaut kāda tāds maziņš papīrīts, ka metās viļņi un vējš un tā. Yeah, next, then it was a debate about the euro. Lots of people on the yes side says that now it's time for Sweden to join the euro because we are obliged to according to the treaty between European Union and Sweden. Of course, it's in the treaty that we must enter the euro, but the politicians said in the referendum that it's a later decision. Un tālāk, pēc kāda brīža, kad sākās runa par to, vai Zviedrija pievienosies eiro zonai, tika paziņots, ka iestāšanās līgumā, gluži tāpat kā tas tagad tiek paziņots Latvijā, ir paredzēts, ka Zviedrijai jāpievienojas eiro valūtai, un šī valūta ir jāievieš. Yeah, actually, later on, in the beginning of the 2001, I think, it was Carl Bildt and the Prime Minister of the Social Democratic Party, Göran Persson. They accepted that it's going to be a referendum sometimes. And in the beginning of 2003, it was official that it's going to be a referendum in September 2003. Bet tagad tomēr partijas bija solījuši, ka šis lēmums tiks pieņemts tā kā atsevišķi, teiksim, 2002. gadu sāka jau, teiksim, valdošie politiķi, arī Göran Perssons, premjerministrs un Karls Bildts kopumā piekrīt, ka referendums kaut kad varētu būt, un 2003. gadā bija skaidrs, ka referendums būs. Ka Zviedrija balsos tomēr neskatoties uz to, ka līgumā paredzēts, ka viņiem obligāti ir jāievieš eiro, tāpat kā es vēlreiz saku, tas ir Latvijas līgumā, Zviedrija tomēr nolēma, ka viņi par to nobalsos referendumā. Yeah, and for sure, people in Brussels, they said that
it doesn't matter. You must anyway in the future joining the euro because you are obliged to do it. Un, protams, ka Briseles atbildēja, ka jūs jau, protams, tur varat visu kaut ko tur balsot, bet jūs līgumā rakstīsiet, ka jums ir jāpievienojas eiro un jums nākotnē nāksies pievienoties. But in the morning, September 15, when almost 56% of Swedish people rejected the euro, 42% said yes. The people in Brussels said that we have to accept the Swedish decision. Un bija ļoti interesanti pavērot, ka 2003. gada 14. septembrī, 15. septembrī, vienu dienu pēc šeit referenduma, kā mainījās, teiksim, Briseles attieksme, kad viņi paziņoja, ka, nu jā, protams, mums ir jāakceptē, mums jāakceptē Zviedrijas tautas pieņemtais lēmums. There I had to tell to you in Latvia, as a friend of Latvia, and as I stayed here a big lot of time in the beginning of the 90s, and I saw your struggle for independence, and I saw when you introduced your currency, you got your own passport and everything, that the currency, the National Bank are two very, very important tools for a country's independence. Un kā Latvijas draugs, pie tam Lars šeit ir bijis arī 90. gados, un kā cilvēks, kurš redzējis, ka Latvija atgūst neatkarību, atgūst savu valūtu, savu pasu, savu centrālo banku, viņš grib pateikt, ka šie te instrumenti ir ļoti, ļoti svarīgi tādi kā centrālā banka, kā savu nacionālā valūtu un nevērtos tot projām. Yeah, and in the economy you have certain different tools. You have level of unemployment, you have the currency, you have the interest rates, and also the growth in the economy. If it's working between the unemployment, the currency, the exchange rate, and the interest rate, then you get a high and good growth in the economy. If it's not working, it's going to be a bad development for your economy. And if you don't have the tools, the development is going to be bad. Un tā, ka ekonomikā ir tāds teiksim, līdzekļi, ja, instrumenti kā teiksim, nodarbinātība, kā procentu likmes, kā teiksim, izaugsmes tēmas un tā pārējie, teiksim, šie instrumenti. Un to pareizi, teiksim, proporcija darbojas, tādā gadījumā jūs beigās iegūstat, teiksim, attīstību, izaugsmu un to, ko jūs vēlaties, bet, ja, teiksim, ja šo instrumentu nav, vai arī šī instrumenti darbojas tā kā, teiksim, viņam vajadzētu, tad, protams, ka šī rezultāta ekonomikā nav sevišķi iepriecinoši, man izskoties. Yeah, and during that time, I can also say that the Prime Minister of Sweden in that time, the Social Democratic Göran Persson, he said, like Laura said before, that the voters in Sweden, they were threatened by, if you don't say yes to the euro, you are going to pay between 90 and 100 lat a month more for your house, because the interest rate in Sweden is going to be higher than in the Eurozone. Now it's actually lower. You have to pay less interest rate if you have the crown rate instead of the euro. Un tāpat kā Dānijā, protams, arī šajā kampaņā vēlētājiem tika pieraudāts. Toreiz Zviedrijas premjerministrs paziņoja, ka jūs katrs no jums, vai jūs maksāsiet no 90 līdz 100 latiem, ja mums pāriet un latos vairāk mēnesī, ja vien Zviedrija pievienosies eiro, jo tad procenti būs augstāki. Un patiesībā izrādījās tieši otrādi, pašlaik Zviedrijā procentu likums par kredītiem ir zemāks nekā eiro zonā. And now I actually must make some explanation about why the euro is not working and why the euro is not going to work if the euro countries. Tad es gribētu pateikt vienkārši dažs pamatojumi, kāpēc eiro kā valūta nedarbojas un kāpēc šī valūta arī nedarbosies nākotnē. If the euro countries are not going to change, they have to choose. Otherwise, you are living like you did before, then you must have your own currency. And as you can see, this is a summary about some important countries, how they have lived during the period from the 4th of January 1999 until now. This is first.
Is it the fire alarm or no? The Euro alarm. Euro alarm. Actually, Tas ir no 99. gada apkopāms, kā attīstās dažās valstīs situācija. actually, first, this is Japan. From the prices since 1999, more than 13 years, has gone down with 4.1% during that long time. Japānā 13 gadu pazeminājušās par 4,4%. But the prices in Sweden has risen with 21.5% during, Cenas ir pieaugušas 21,5% šajā laikā. and in Germany 24.5%. So you can see still countries outside the euro, we have lower inflation level than even than Germany. Vācijā šīs cenu pieaugums 13 gadu laikā ir bijis par 24,5%, un ir redzams, ka tās valstis, kas ir kopumā šeit paskatoties, tās valstis, kas ir ārpus eirozonas, tā piemēram Zviedrija, kad šīs inflācija un cenu pieaugums ir mazāks nekā pat Vācijā, kur ir kā ir, teiksim, And you also know a little bit about doping in sports. Sometimes those countries, I say that Germany, Finland, France, Austria, they actually have already pushed up prices in year 97, 1998. So actually the prices should be in the level of Denmark actually because the year before 1999 they had in a strange way higher inflation just before, so maybe they try to adjust the prices just before the technical euro introduced in the economy. Dažās no šīm valstīm, kuras tika nosauktas, faktiski īstais cenu pieaugums pat bija pirms šī tehniskā eiro ieviešana 99. gadā, jo tādējādi faktiski šīm cenu pieaugumam šeit būtu jāparādās vēl labāk, un vienkārši te būtu jāpaņem no 98. gada, kad sākās cenu pieaugums. Īstenībā līdzīgi bija arī Igaunijā, kad liela daļa no cenu pieauguma notika jau pirms eiro ieviešanas. It's actually very similar in Estonia. It's a big part of the price increase happened before. Yeah, before. But here I really must also tell that the inflation in the United States almost 40% during that time, and in Canada a little bit less. But here you have the countries with problems. Ireland plus 42%, Spain plus 47%, Greece plus 53%, and also Estonia, but they had a very low price level from the start, plus 72%, and Hungary almost plus 120%. Mēs redzam, ka citās valstīs, piemēram, Amerikā šajā laika periodā ir pieaugums 39,5% cenu pieaugums, Kanādā mazāks 33%, bet tālāk ir valstis, kurās patiešām ir problēmas. Piemēram, Īrijā tie ir 42%, 42,2%, Polanda, Portugālē 40,5%, Spānijā 47% cenu pieaugums, Grieķijā 52%, tālāk mēs atrodam Igauniju ar 72,5% pieaugumu, cenu pieaugumu šajā 13 gadu laikā, un Ungārijā ar 120%. So you can see that lots of countries in the Eurozone with the same promise, they have made the same promise into the system, but they behave like, I don't see anything, I don't hear anything, I'll live as I did before. And in that kind of system, it's only one way, it's going to be a catastrophe. Un faktiski viss parāda, ka valsts Eirozonā izturās tā, ka nekas nenotika, nekā neredzēt, neko nedzirdēt, un savukārt šāda izturēšanās parāda, ka būs tikai viens iespējamais gala rezultāts, un tā būs katastrofa. So during those circumstances, I think it's just and fair and democratic that the people of Latvia also can do as we did in Sweden, without any exceptions, put the question at least to referendum. Un šādā situācijā, domāju, ka ir pilnīgi godīgi un demokrātiski, ja cilvēki Latvijā izdarīs tāpat, kā mēs to izdarījām Zviedrijā, kad šis jautājums vismaz tiek izvirzīts uz referendumu. And also I have to say that those figures takes long time to count because it's yearly figures. So I only have those countries, but I can also calculate the figures for Latvia if you want later. Gribu laski. Tā šos cipašus sagatavot ir diezgan darmietilpīgi, jo tie ir katru gadu jākopo vairākas, ilgstoša laika periodā valsts. Bet, uz plānā tuvākā laikā mēs paprasīsim apkopot tad arī par Latviju. Teiksim, ja vajadzīs kādām valstīm, un es jau pateicu, ka par Latviju mēs droši vien palūksim to izdarīt, ja? Tā prognozēju, ka mums būtu interesanti.
uzzināt salīdzinājumu. And also the last thing I like to emphasize is also that one typical example of if you are in the Eurozone and have problems, you have to do like they have done in Spain. You put out people in unemployment. The level of unemployment in Spain is more than 25% now, and it is a catastrophe for the Spanish people. Young people coming out from university, more than 50% unemployed. And that is going to be a political, unstable situation in whole Europe if we don't do anything. Un tad faktiski tālākais, teiksim, kas notiek, ir tas, ka strauji pieaug bezdarbs šajās valstīs, piemēram, Spānijā tas ir 25% jau tagad, un jaunats vidū pašreiz arī 50%. Tas nozīmē, ka cilvēki iznāk universitātes, viņiem faktiski nav gandrīz nav kāda izrīša atrast šo te darbu, un tas tālāk izraisa